Šajā pamācību sērijā jūs uzzināsiet, kā tiek izbūvēts ceļu un ietves apmalītes. Tās būs vajadzīgas gadījumos, ja jūs vēlaties, piemēram, savā pagalmā izveidot bruģētu laukumu, pievecēt privātmājai, arī, ja liksiet asfalta segumu, vispirms būs jāuzliek apmalītes. Kā jau jebkurai būvē, vispirms noņemam augsnes virskārtu līdz stabilai minerāla gruntī. Virskārtu jāņem nost ne tikai tur, kur būs ceļš vai laukums, bet arī vismaz 30 cm no apmaļu līnijas uz otru pusi. Augsne ir noņemta. Sagatavojam smilts pamatu vajadzīgajā līmenī. Priekš tam jāsadzen mietiņi precīzi pa projektēto apmaļu līnijas ārējo kanti, un uz mietiņiem ar niveliera palīdzību saliekam apmales augšējās virsmas atzīmes. Tās mums šeit ir saliktas ar sarkanu līmlentu. Novelkam vadauklu. Un tagad atmērot no auklas uz leju līdz smilts virsmai, var ļoti labi redzēt, vai smilts pamats ir jāpaceļ uz augšu pieberot vai kāda kārta jānogrābi nost. Ētības labad uz lāpstas kātu var atlikt nepieciešamos izmērus. Tā dziļuma mēru pa laikam pārbaudīt būs ērtāk nekā ar mērlentu. Šeit mēs esam uz lāpstas atlikuši 30 cm izmēru. Pašas apmalītes augstums ir 20, betona zem apmales vajadzēs 5, sablietētus čempu slāni apakšā arī vismaz 5 cm. Līdzīgi ar šķembām. Uz lāpstas ir atlikta atzīme uz 20 cm. Tātad sanāks, ka iridenais šķembu slānis būs 10 cm biezs, bet jārēķina, ka pēc sablietēšanas tas nosēdīsies un paliks vieta betonam, uz kā liekama apmale. Uz sablietēšanas brīdi mietas novācam nost, jo tie traucēs kvalitatīvi sablietēt šķembas. Pēc blietēšanas mietas jāiedzen atpakaļ tajās pašās vietās un jāatjauno augstuma atzīmes un vadaukla. Vibroplates ir iespējams iznomāt jebkurā būvtehnikas nomas punktā. Šeit izmantotā vibroplata ir paviegla, kādi 75 kg, bet sablietēt var arī ar tādu, tikai ilgāk jāblietē. Nu tagad jāķeras pie betona uzjaukšanas. Ideāli, ja ir dabūjama skalota rupja būvsmilts, apmēram šāda, tad būs mazāks cementa patēriņš. Cementa smilts attiecību var ņemt 1:4 vai 1:5, respektīvi 2 lāpstas cementa un smilts 8 līdz 10 lāpstas. Un der piešaut klāt dažas lāpstas smalkas mazgātas šķembas. Un pievienojam trūkstošo ūdens daudzumu. Apmalēm betona masa jāgatavo daļēji sausa, noteikti netik plūstoša, kādu izmanto mūrnieki mūrējot sienas. Pēc maisītā iztukšošanas, kā jau vienmēr, ielejam daļu ūdens, kas būs vajadzīgs nākamajam malienam. Uzmetam betonu, nedaudz pielīdzinam. Ar tādu domu, lai uzliekot apmali kādu 1 cm, nāktos to pasist uz leju. Tādējādi apmale ideāli iesēdīsies betonā.
Liekam apmali. Jāvadās, lai apmales ārējā augšējā kante atrastos līdz ar vadauklu. Kad ir uzlikti kādi 5 līdz 10 metri, veicam apmaļu sānu piebetonēšanu. Tas ir vajadzīgs, lai apmalis neizgāstu uz sāniem, būvējot ceļa segumu. Veiksmīgi esam tikuši galā ar pusi darba. Par tālāko bruģu ieklāšanu skatiet kādā no mūsu nākamajām sērijām.